Labdien! Mani sauc Inita Šveida, un ar šo video es vēršos pie jums kā motivācijas treneris, kā coach un kā bioenerģētiķis. Šajā video es gribu padalīties ar jums ar to, ko es ar savu domu biedru grupiņu darīju janvārī. Mums janvārī bija 3 webināri, kuri saucās Kā piepildīt savas vēlmes, sadraudzējoties ar savu augstāko es, lai dzīvotu pārticībā un veselībā. Kāpēc tieši janvārī? Tāpēc, kad gada sākums ir tas laiks, kad cilvēki vēlas kaut ko īpašu, kad viņu vēlmju tā pakāpe ir augsta, lai kaut ko visu gadu sasniegtu. Un vēl dabā tā ir ielikts, ka līdz janvāra vidum ir ļoti enerģētiski, ļoti augsti attīstīts laiks, lai šīs vēlmes tiešām piepildītos. Maz drusciņi īsi. Mums bija pirmais webinārs, kurš bija pieejams visiem, tiem, kuri vēlējās, tad viņš bija bezmaksas. Un tajā mēs runājam par visām tām pamatlietām, kas tad ir būtisks vispār, lai visums mūs sadzirdētu. Un tad īsumā mēs vienojamies par to, ka ir svarīgi pareizi tātad šīs te vēlmes sastādīt, tātad forma, kādā tām ir jābūt uzrakstītām, ja. Tad mēs runājam par to, cik dzīves jomās un nozarēs ir ļoti būtiski šīs te vēlmes uzstādīt, lai dzīve vispār mums iet harmonijā. Tad mēs runājam par to, ka ir ļoti svarīgi pārbaudīt jebkuru vēlmu uz īstenumu, lai mēs netērētu savu spēkus un laiku velti tām mums uzspiestām, uzliktām sabiedrības stereotipu kaut kāda iemesla dēļ, kuras īstenībā nav mūsējās. Mēs vienkārši šķēržam laiku un enerģiju. Tātad vēlmes pārbaudīt uz īstenumu, un tad mēs vienojamies vēl par to, kā lai mūsu augstākais es sadzirdētu tieši mūsu vēlmes, mums tas ir zemapziņa ir jāiepazīstina ar to, ko mēs īsti gribam. Bet, sākumā, protams, mums jāuzzina, ko mēs īsti gribam. Un ka mūsu zemapziņa vislabāk sadzird un dzird tieši mūsu balsi, ja? Un tad mēs runājam par tādu lietu kā audio versiju, ja? Ka tā būtu noteikti katram jārada, un lai šī sadraudzēšanās apziņā ar zemapziņu notiktu, tad katru dienu, principā, būtu mums tas jāklausās. Tātad tie cilvēki, kas gribēja iet ar mani tālāk, mēs gājām arī tālāk, un bija otrais webinārs, kas jau bija daudz nopietnāks un tieši vērsts uz konkrētām šīm vēlmēm. Atgriezīšos pie pirmā. Ja kāds tagad klausoties mani tomēr izdomā, ka viņam būtu interesanti dzirdēt, kaut vai uz priekšu zināt par šīm vēlmēm, tad gribu jums teikt, ka šajā video atklātnītē nospiežiet semināru ieraksti, un jūs YouTube spēsiet šo semināru ierakstu arī sadzirdēt. Tātad, tie, ar kuriem otro semināru mēs darbojamies jau nopietnāk, mēs pārbaudījām tātad šīs vēlmes uz īstenumu, mēs ierakstījām viņas audio variantā, mēs piepildījām konkrētas ķermeņa daļas mūsu organismā, kas ir atbildīgas par tieši to enerģētiku, kas ir svarīga, lai vēlmes vispār piepildītos, jo jebkam jaunam ir vajadzīga jauna un ir vajadzīga daudz enerģija, ja? Un es kā bioenerģētiķis, protams, padalījos ar šiem noslēpumiem, kuras ir šīs te vietas un kā tas ir jādara, lai mēs viņus piepildītu. Ja? Bet pēc neilga laika tie pirmie semināra dalībnieki, kas bija noklausījušies uz semināru, man lūdza, lai es esmu tik laipni padalos ar šīm te savām autoru meditācijām par to, kā var pārbaudīt vēlmes uz īstenumu. Tātad, un šis video ir tieši tam. Jūs ar savu vārdu un uzvārdu e-pastiņu apstiprināt to, ka jūs vēlaties iegūt savā īpašumā manas 2 autoru meditācijas, kurā viena no viņām dos jums iespēju jebkuru savu vēlmu pārbaudīt uz īstenumu, un otra meditācija būs to, kā šīs te vēlmes
translēt visumam. Nu, es līdz ar to gribu jums šo iespēju piedāvāt. Tātad tas ir viss, kas jums ir jādara, un šīs meditācijas būs jūs lietojiet. Nu, man drusciņi grib pastāstīt par to, ko mēs vispār darīsim februārī. Tātad tiem, kam es liekos harmoniski, tie, kas ar maniem gribētu iet kopā un kas seko līdzi vispār, kas notiek pasaulē, es jums varu piedāvāt februāru vidu, vairāk uz otro pusi, ar maniem kopā pavadīt laiku webinārā, kā pēc vēdām tātad traktē mūsu dzīves misiju. Tātad kā veidas varbūt traktē mūsu dzīves misiju. Ja? Un tas īstenībā, es domāju, ka šo jautājumu katrs noteikti sev ir uzdevis. Mēs varbūt to katrs saprotam vienkāršoti, kas tad ir mana misija, kā tad man būtu jādzīvo vai kur tad man būtu jādarbojās, bet īstenībā šīs lietas ir daudz dziļāks un nopietnāks, un par to tad mēs arī runāsim. Vēl es gribu aicināt februāra nogalē vai marta sākumā būt kopā ar mani, un es piedāvāju jums pabūt kopā 30 dienas ar Initu. Tas nozīmē, kāpēc tā? Esmu cilvēkos tādu pagurumu manījusi dzīves, tādu nevēlēšanos baudīt dzīvi, iet uz priekšu. Īstenībā es kā bioenerģētiķis saprotu, kāpēc tas ir, bet tur jau ar cilvēkiem ir jāstrādā daudz nopietnāk, bet tie būs motivācijas treneri, kauča, bioenerģētiķi, tādi īpatnēji padomi, ko darīt katru dienu, tuvākā laikā, lai mums tas viss izdoties. Es gribu teikt uzredzēšanos un sekojiet līdz man. Ja jums tas ir svarīgi, atsūtiet savus e-postus un došu jums zināt par to, ko mēs darām tālāk. Jauku jums dienu un uz sadzirdēšanos!